Tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo pēc būtības noteikti vajadzētu, tad, kad jau pacientu nozīmē operācija, onkoloģiskai operācija, viņš būtu jānovērtē tiešām šī uzture, tātad, ko viņš ēd, kāda viņam ir ķermeņa uzbūve. Bet tie visvienkāršākie jautājumi, ko arī katrs pats sev var noskaidrot, tie paši, ko jūs minēju sākumā, vai nav zaudējis svaru, vai nēd mazāk, piemēram, kaut vai, kas ir, vai šis ķermeņa masas indeks nav ļoti zems. Tātad, ja cilvēks ir zaudējis svaru, vai viņš nevar ēst parastu normālu ēdienu, viņš pilnīgi noteikti ir jāgatavo šai operācijai. Visaugstākā riska ir gremošanas trakta operācijas, īpaši aizkuņas dziedzeres, kuņģis, kas ir šī augšējā daļa, un arī plaušu vēža gadījumā, un arī galvas audzē, jo tur netiek skarts šis gremošanas trakts, saprotams, bet ir arī šis ļoti, ļoti augsts hipermetabolisms. Un te ir tiešām gan pirms operācijas, gan pēc operācijas, kas mūsu profesionāļu valodā tas saucas imunonutrition, kā šī barošana imunitātei būtu jāgatavo ar šiem speciāliem, ar šo speciālo medicīnisko papildu uzturu, tas, kurš satur visas šīs vielas. Varbūt tie var būt, protams, dažādi līdzekļi arī kombinācija, ja tu varu zaudēt, lai vismaz 10-14 dienas obligāti būtu jāgatavo, ja ir plānot šī operācija gremošanas traktā vispirms. Ja. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo atkal tas pats, ko jau mēs runājām, ja cilvēks zaudē svaru, viņš neko nēd, tas ir slikti, un tagad viņu operēs. Pati operācija ir milzīgs stress arī jebkuram organismam, arī akūta operācija, arī veselam cilvēkam, ja kaut kas notiek. Ir milzīgs šīs tāpat operācija jau to organismu tā kā uzvāra, varētu teikt. Bet tad šeit vēl vairāk, tad, protams, iznākumi vienkārši būs sliktāki, visas dzīšanas būs sliktākas, blaku var būt sastrutojumi, dažādas komplikācijas, vairāk atkārtot operāciju, tas iznākums būs, atveseļošanās būs daudz, daudz apgrūtinošāka. Citi medikamenti papildus jāgatavo. Tātad, jā, tieši gremošanas trakts obligāti jāgatavo, un visi citi, ja pirms tam zaudē svaru. Tā gatavošana var būt ļoti dažāda. Visvienkāršākais tātad ir uztur korekcijas ar medicīnisko papildu uzturu, bet smagākos gadījumos, un mēs zinām, ka arī gremošanas trakta šīs operācijas bieži ir viena, pēc vairākiem gadiem ir kaut kāda cita. Tātad šīs operācijas. Un šis cilvēks citreiz, ja viņš nevar ar uzturu to uzņemt normāli, tad viņu baro vai nu gremošanas traktā, enterāli vai parenterāli vēnā. Un tas ir tā labā prakse, ka cilvēku stacionē, tad viņš nāk slimnīcā, viņu gatavo šai operācijai tieši barošanu, gatavo, un pēc tam tad viņu operē. Un tad ir šī tālākā gaita labvēlīgāka. Pēc operācijas, protams, arī tur būtiski atšķirsies, vai ir šis skarts gremošanas trakts vai nav skarts. Ja ir šī augšējā daļa skarta, tad bieži ir šī mākslīgā barošana no sākuma noteikti, barošana vēnā bieži, bet tas ir tādai konkrētai pacientu grupai, un tad pamazām sāk barot gremošanas traktā, mazinot šo barošanu vēnā. Un būs arī kaut kāda daļa pacientu, kuriem paliks šī mākslīgā barošana, kuram tā zāna ir vai nu par īsu, vai viņa nestrādā, ka viņam arī pēc tam ir jāturpina barošana vēnā, vai arī tādi, kuriem būs barošana gremošanas traktā, jo tāpēc, ka viņš nespēja ar muti norīt, piemēram, kas ir mucas dobuma vai barības vada onkoloģija, ka tur vienkārši ir šis barība neiet cauri, jo ir šis slēgts lūmens, un tad cilvēku baro tieši gremošanas traktā, bet viņš ar to var tālāk sekmīgi dzīvot, arī funkcionēt, arī darbā iet. Tur ir vienkārši arī pierādīts, ka šīs operācijas arī ir ļoti liels risks malnutrīcijas attīstībai pēc tam, tāpēc, ka mainās šis metabolisms ļoti izmainās, un ja tam nepievērš uzmanību, tad tās ir arī tās lokalizācijas, kur ļoti zaudē svaru. Ja ir šie, piemēram, ja ir audzēji, kas ir mutes dobumā, kaklā, un ja saulaicīgi šeit
šeit nebūtu problēma īstenībā arī nodrošināt šo enterālo barošanu. Parasti veic to stomu, kas izveido tādu nelielu caurumu, kas ir tieši kuņģī. Un tad pacients pats visbiežāk vai citreiz radinieki ievada šo speciālo uzturu, bet ir vienkārši arī šīs situācijas, ka cilvēks zaudē svaru, un kad ir ļoti vēlu nonāk, tiešām pie šī klīniskās barošanas speciālistu, un tad, kad jau viņš ir ļoti daudz zaudējis svaru, un tad, protams, tad jau viņš ir vājš, tad arī šīs fiziskās aktivitātes vairs nevar nozīmēt tādas, kādas būtu, ja viņš būtu saulēcīgi. Tad es teiktu, tur tas ir tā arī risināma lieta visbiežāk, bet citreiz vienkārši nonāk pārāk novēlot. Protams, arī ir ginekoloģiski audzē, un ja ir audzē izplatība, kur vēdera, dobumvieta tiek skartas zarnas, tad arī bieži cilvēks vienkārši nevar ēst, jo tā barība nevirzās kā nepieciešams, vai arī neuzsūcās, un kad arī tad ir papildus šī mākslīgā barošana noteikti vajadzīga, lai nodrošinātu uzturvielas. Bet pilnīgi noteikti, tas ir gremošanas trakts, ja tiek operēts, un augšējā daļa. Ja ir apakšējā daļa, tad, protams, atkal ir svarīgi, cik daudz, kas ir izgriezts, vai kā mēs vairāk skatāmies, nevis cik izgriezts, bet kas ir palicis. Tātad vai ir izgriezts kuņģis, tievās zarnas, cik daudz no tievajām zarnām, citreiz veido arī šo stomu, tātad maisiņš, kas ir vēdera priekšā, un tad arī jāskatās, ja tur ļoti daudz izdalās šī ļoti lielas masas, tad arī varbūt cilvēkam neuzsūcās, viņam varbūt arī šķidruma zudumi, un tad ir atkal speciālas korekcijas, vai ja viņam ir izgriezta, piemēram, visa resnā zarna, tad ir risks, ka cilvēks var atūdeņoties, jo tāpēc, ka resnajā zarnā ūdens uzsūcas atpakaļ fizioloģiski dabīgi, un tagad šī daļa ir izņemta, un cilvēks varbūt tas ūdens neuzsūcas atpakaļ, un viņš var zaudēt šo šķidrumu, un tad ir atkal šis specifisks rekomendācijas, tur arī par sāls lietošanu, tiem ir jālieto daudz sāls, piemēram, un jāseko arī šim urīna daudzumam. Tā kā tur ir katram, un tad arī mēs, kurā daļā, kas uzsūcās, kur ir lielāki riski. Un, protams, tā augšējā daļa, protams, no uzturvielu uzņemšanas viedokļa ir noteikti riskantāka. Un arī šajā situācijās tad gan ir papildus bieži nepieciešami vai vitamīni vai minerālvielas, varbūt vitamīns B12, kura uzsūkšanās saistīta gan ar kuņģi, gan ar tievās zarnu beigu daļu, piemēram. Un, protams, arī ļoti liela problēma ir aizkuņas dziedzeres, jo aizkuņas dziedzeres izdala gan fermentus, kas palīdz gremot tauku olbaltumvielas ogļhidrātus, tā ir viena funkcija, otra funkcija insulīns. Un tad, ja visu aizkuņas dziedzeri izgriež, tad iznāk cilvēkam ir diabēts. Diabēts, kas radies operācijas rezultātā, un tad ir biežāk arī insulīna terapija, un atkal ir jāsako cukuru līmenim, un tas ir cita veida šī uzraudzība. Ir dažādi, citreiz adaptējās ļoti labi, citreiz arī tas zarnas ir tie kritiski, ka ļoti maz tās zarnas palic, ka tiešām vajag šo barošanu vēnā, bet ir citreiz, sākumā vajag, un pēc tam tā zarna pielāgojas, tā atlikusī zarna, viņa tās funkcijas maina, viņa iestrādājas, un cilvēks var ar uzturu to normāli kompensēt, un tas var būt pusgads, gads, tādā ilgstošā laika periodā. Tā kā tās situācijas ir ļoti dažādas. Un tur ir katram jāseko ļoti individuāli jāzina, kas viņam ir, kas tur ir noticis, un kā var palīdzēt.